Nu, daudz un dažādi stikla izstrādājumi ir tapuši gan man, gan kolēģiem. Un viens no tiem ir trauku komplekts Līvāni. Nu, reizēm pasūtījumi un idejas nāca no Rīgas. Un no šī bija tāda interesanta ideja. Dējas komplektam, protams, ir vajadzīga tējkanna. Un, ja tur ir paredzēta tēja, tad to iekšā jau nebēra, bet bēra speciālā trauciņā. Nu, te arī mazliet varētu redzēt apakšā ar slīpējumu, kur gan šis slīpējums bija jāvērš ļoti labi, jo ļoti mazā spraudziņā nekad tēja nevarēja izsūkties cauri. Un vāciņš. Tur arī bija vēl, nu, piemēram, te varēja redzēt karafīte ar korķi, cepumu trauks, krūzītes, tā saucamās tasītes un apakštasītes. Vispirms ideju skices ļoti vienkārši, ļoti sīkas uz papīra, kuras pēc tam tika realizētas projektā. Projekts vēl ir saglabājies. No šiem zīmējumiem vajadzēja vienkāršotu rasējumu un šablonus, kuru pēc tam visu varēja atdot konstruktoriem, lai viņi jau uzrasētu pēc zināma formāta un parametriem. Nu, tad, kad rasējumi bija gatavi, bija jādodās uz mehānisko cehu. Virpotāji attiecīgi pēc šabloniem arī to visu izvirpoja. Tālākais ceļš jau bija uz smērētavu, lai stikla izstrādājumi būtu gludi līdzeni un nepiedegtu pie čuguna. Tur vajadzēja oderi. Nu, odera bija dubultā. Nu, un tālākais ceļš jau bija pie pūtējiem. Nu, tā pamazām šī gaita attīstījās, un stikla izstrādājumiem ir divi varianti. Viens gluds un tikai zeltīta līnija, bet otrs variants jau bija krietni apzeltītāks un ar zelta dekoliem. Un te jau var redzēt vīnogulāju stīgas un ogas un lapas. Nu, māksliniekam vienmēr ir jāsāk darbināt savus prāts. Un līdz ar to, es saku, mazās skicītes, tur jau var būt pat 10 varianti, bet bieži vien ir tā, paliekam pie pirmā. Karafē varēja brīnīties, kā tad tas tā. Tajā laikā jau bija mode, ka pie kafijas varēja pieliet balzāmu. Bet šeit ideja bija tāda, ka pie tējas pielēja balzāmu. Tātad tā bija karafīta balzāmam. Un ražošanā, kā jau es atkārtoju, gāja tikai ar zeltītu svītru, un otrs bija tā krietni apzeltīts. Un, kā man jau patika vienkāršāks, bet zeltījums deva vairāk naudas rūpniecībai. Glāzes tika dekorētas, tas uzreiz deva cenas palielinājumu. Pabeidzot Rēzeknes mākslas vidusskolu, mani atsūtīja uz Līvāniem pa norīkojumam. Pēc skolas beigšanas tieši par mākslinieku apgleznotāju uz stikla. Un sāku strādāt es ar austrumiem. Austrumos, protams, darbs bija maiņās. Iesāku darbu maiņās, bija dienas maiņas un nakts maiņas. Strādāju pie austrumiem, zīmēju ar rotiņu. Protams, no sākuma bija tas sarežģīti, bet no pieradu iegājās man tas, un tas darbs man ļoti, ļoti patika. Tā es nostrādāju Līvānos stikla fabrikā 11 gadus. Mani paņemā uz mākslas nodaļu. Jā, un tur mēs strādājam ar māksliniekam. Jā, ka mana loma bija apstrādāt to, ko izdomā mākslinieki. Apstrādāt.
no sākumā un, teiksim, līdz galā. Arī pulēšana, arī viss, ko vajag darīt ar stiklu, ar šo priekšmetu, es protu. Jā. Un tad, kad sākas, bija no austrumu komplekts, ja, tur sākas, tad bija, man piedāvā arī izdomāt kādu rakstu. Man direktors Zosins iedeva tādu uzdevumu, jā, kā pa 3 naktiem vajag izdomāt vismaz 3 raksti, ja? Nu, tur strādā visi, ja? Un tur strādā mākslinieki. Tāpēc, ka tajā laikā bija iespējams pelnīt arī, ja? Un tur bija Norma austrumu komplekts. Cukurnīca, ja? Tur bija bļodiņas, tādas dažādas, ja? Krūzītes ar rakstu. Nu, tur ar kādu otiņu vajag uzzīmēt to raksts, pēc tam to svītriņu, ja? Citādāk svītriņu nevar uztaisīt tikai ar šo priekšmetu, tikai ar šo. Tāpēc katrai, kurā zīmē, bija tāds priekšmets, ja? Bija zelts, bija ar ko šo zeltu var šķidrināt, ja? Izšķidrināt, ja? Jā, un bija tāda pasta, ko lika klāt vēl pie zelta. Pasta bija tāda pie zelta. Un tieši osiņu mēs krāsojam to ar pastu, kur pie zelta pielikta pasta, mēs tieši osiņu, jo osiņa vienmēr gāja nost. Kad viņu pabers, viņa gāja nost. Un tāpēc tur bija daudz stiprāka. Un tāda bija mums bija darbs. Apgleznošana, mēs arī strādājām ar šitādām otiņām, tāpat kā Zoja tagad rāda. Viņas vienmēr vajag būt, lai asas galiņš būtu, šitā nav samitrināta, tāpēc viņa ir tāda pūkaina, bet tad, kad ar zeltu tu viņu samitrini, viņa paliek ar asu galiņu. Un tāpēc apmēram šitāda asu galiņu, ja? Un tad mēs ņēmām rokās katru glāzīti pirms zīmēšanas apstrādāja ar spirtu. Slaucīja. Mums bija sieviete, kura slaucīja katru glāzīti ar spirtu, tehnisko spirtu, un jo citādāk zelts nestāvēja tik labi, neturējās. Un tad mēs ņēmām to zīmējumu, ņemtu to otiņu, tagad jau man tā rokas tā netur, un viņu piespiet stiprāk, atlaid viņu un ar pašu galiņu atkal iezīmē šitos te visus zīmējumus. Un tāpat arī otro ņem ar to pašu galiņu, viņu piespiet, viņa piespiežās, un tad sanāk tas ornaments. Galvenais pirmais bija, mēs šito zīmējumu zīmējām, tad mēs atkal ņēmām citu otiņu un osiņu. Uzzīmējām, nokrāsojām. Un tad tikai maliņu. 3 otiņas uz vienu krūzīti. 3 otiņas vajag. Bija dažādu izmēru tās otiņas, gan smalkas pavisam tur, lai tu to punktiņu varētu ielikt tā kā šeit redz, kur ir tādi mazi fultiņi. Pavisam smalkas otiņas. Apmēram, un šitam arī tik smalki zīmējums. Ar smalku vajag otiņu, šo svitriņu, ja? Tāpēc, ka ar tādu tu nevari uzzīmēt, ja? Un rokai nedrīkstēja nodarbēt. Jā, pēc tam ar otru, tas jau ar citu. Jā, šeit vēl ar krāsa, tas ļoti rokas darbs. Tā glāze ir izmantotas
3-4 otas. Jā, Šitai glāzē. Uz vienu glāzi, Apmēram jā. 4 otas. Tev arī miegs iet un viss. Nu, bet tev vajadzēja zīmēt. Vajadzēja strādāt. Lika lerā uz paplātēm, mēs likām tās krūzītes. Arī viņas vajadzēja likt ļoti uzmanīgi tās krūzītes, lai viņas nesaliptu viena pie otras, lai būtu attālums. Tad gāja lerā, tur, kur apdedzināja. Tur temperatūra bija vairāk kā 600. Beigās tur galā bija brāķētāja, kura pārbaudīja visus mūsu darbus, noņēma no ļara, visu skatījās un galvenais pārbaudīja osiņas. Ja zelts iet no osiņām, tad tas jau ir. Vai nu pārtaisīt vajag vai ko. No sākuma es pastāstīšu par šitām glāzēm, kādas mēs ražojam. Ja? Tas arī ir roku darbs, zīmējums, lai būtu visas glāzes vienādas. Mēs ielikam iekšā papīriņu, un tur uz papīriņa bija uzzīmēts tikai skeletiņš. Šitā zariņš un šitas zariņš. Nu, saprotat, ja? Šitā te un šitas zariņš. Bet pārējo visu vajadzēja ar roku zīmēt. Tā. No sākuma bija paraugs. Paraugs bija ar dokumentiem. Tas bija viss apstiprināts ministrijā. Jā, kā vajag tas ļoti tāds process. Jā. Un pēc tam tie, kuri zīmē, mēs zīmējam, tas bija, jau bija vajag taisīt normu. Maiņas sākumā mums katram ielēja zeltu pudelītē, un mums vajadzēja ar to strādāt, bet maiņas beigās mums vajadzēja to atgriezt atpakaļ, to pudelīti, un viņu nosvēra, cik mēs esam iztērējuši zelta. Jo zelts bija lielā uzskaitē vispār. Jā, tas no ķīmiskas laboratorijas viņi tur gatavot zeltu. Mums iedeva tikai jau gatavo šķidrumu, zelta šķidrumu un terpentīnu. Tāpēc, ka ja neizdevas kaut ko uzzīmēt apmēram, tā ar ko mēs varam to noņemt. Dažādas lupatiņas bija, un var ar terpentīnu noņemt un pēc tam apstrādāt atkal ar spirtu un sakārtot pareizi un uzzīmēt pareizi. Bet visām zelta maliņām vajadzēja būt vienādam platumam. Tas viss bija uz acumēra, jo acumēram vajadzēja būt ļoti labam. Tādu platumu, kā šim glāzim, ar tādu otiņu nesanāk. Tur vajag, varbūt tādu platāku. Jā. Tāpēc mums bija glāzītes, tā ļoti daudz otiņas, dažādas. Jā, žēl, ka nav kam savu praktiku atdot, savu to, ko mēs zinām. Praksi. Jā, zināšanas. Darbs bija ļoti interesants, ļoti. Un ir tīpaši jāatnāc uz darbu un tev pasaka, atnāk mākslinieki un pasaka, būs jauna produkcija, būs jauni zīmējumi. Tas vispār bija prieks, ja tu vari kaut kur izvērsties, parādīt, ko tu vari. Dienas negāja tā norma, no sākuma bija mazāka norma uz tām glāzēm. Tur iedeva vienu nedēļu, lai mēs varam pamazam, tāpēc kā tur, es nezinu, kurš tur to skaitāja, kas un ko. Iedeva, cik tur, apmēram nedēļu, nevairāk, vai 3 dienas. Lūdzu jums 3 dienas un uz priekšu. Un pēc tam norma. Stādēja blakus cilvēks, cik tu ilgi vari to ar to normu, Cik ilgā laikā tu vari to glāzi uzzīmēt. Un pēc tam viņi aprēķināja, cik maiņā tu vari glāzes uzzīmēt. Tu zini, ka tev ļoti svarīgi paspēst uztaisīt to normu. Ja tu vari vairāk, tas būs ļoti labi.
Jā. Tas bet ietekmē ne par augu, daudz. tad jau. Nu, ne par daudz. Ja par daudz, tas nozīmē, ka norma uz priekšu būs vēl lielākā kā no sākumā. Jā, nu, vot tā. Man liekas, ka Ināriņ, pats galvenais, ka tas bez bailes. Ja? Apdrošināts tur galvā, ka tu proti to darīt. Un viss. Jā. Un tas bija ļoti svarīgi. Tajā laikā mēs neko neskaidrojam. Bija tāda smaržā, ja, ar šo. Varbūt man tagad arī sākās no tāda atmiņā vēl strādāja. Man sākas tā kā alergiska reakcija. Ja? Bija acis struto no sākuma, jā, kamēr tev pierot organismus. Un asaras tiek, un klepus, un viss ko, ja? Tāpēc, ka nebija mums nekāda maska, nebija nekas, ja? Tāpēc, ka, bet neviens tur neskaitīja. Deva pienu mums tikai... Tu ceha strādāja, tāpēc tev deva, man nedeva. Man deva pienu mums. Man pienu nebija. Jo tomēr, jā. Jo mēs visu elpojām to. Otiņa tā blakus ir, tas krāsa zelts, viss klāt ir. Kad es biju stāvoklī ar savu meitu, ja, pēdēju, tas 86. gads, pirms dekrēta, ja, tad man teica, ka nedrīkst tev ar zeltu strādāt, tu vari tur, apmēram 2 mēneši man pirms dekrēta bija, ka es tur līmēju. Visu, ko vajag, to daru. Ja tas bija kaut kur aiz sienas, it kā, šis jautājums, tas nebija tik svarīgi. Svarīgi bija ražotne tur, kur putēji, tāpēc, ka viņi tur elpo ar visu to, kāds tur nosaukums bija. Viss milts un soda un kas tur vēl, to. Mēs, vieglas darbs skaitījās. Zīmē otiņa rokas un zīmē. Jā, ko tu tur? Tev cedēt ar otiņu, tas ir ļoti viegli, liekas. Kad bija skumji, kad tu jau savu normu uztaisīji, var vēl kaut ko zīmēt, tāpēc, ka arī bija paralēli kādi pasūtījumi. Bija pasūtījumi. Uzreiz nevar pateikt, ka tas ir zelts. Kas tur ir? Neviens nezina. Tikai mēs zinām, ka tas ir zelts. Un tad, kad apdedzināt, tad būs, viņa izskatās tādas. Strādāt ar stiklu, tas ir ļoti interesanti. Un gravēt, un zīmēt, un slipēt, un viss ko, tas ir ļoti interesanti. Tāpēc, ka stikls, tas ir tāds materiāls, kurš ļoti maigs no vienas puses, un otras puses ļoti stiprs, Un tas nav plastilīns, tas nav māli, tas ir kaut kas cits, nezinu, tur ir. Līdz šo momentu vēl tur ir. Ir, jā. Un tas ir... Un tad, kad mēs zīmējam, ieliec ļara, pirms apdedzināšanas, to traukus, Un pēc 2 stundām tā gribās pieskriet otrā pusē, kad iet ārā viss un paskatīties, kā sanāca, kas sanāca, kāds ir rezultāts.